Vai darbinieki tikai iepazīstināti ar šo līkumu? Šeit ir knips varbūt juridisks. Ja viņi ir vērti, ja līkums vērsts tieši uz kādu darbinieku? Nē, tas nav vērsts uz darbinieku. Nē, viņš ir vērsts. Jo konkrēti ir divas personas, kam ir lieta, ka tie ir mājaslapā. Tātad ir vērsts uz viņiem. Es nesaku neko. Es paskaidrošu. Nu, līdz galam pastāstīs. Nē, pastāstīs. Jūs drīkst paiet. Man ir tāds viedoklis, ja priekšsēdētājs bijušais Igora kungs sarakstiet rīkojumu Zanei, principā izdarīja to, ko es izdarīju. Ja? Es neteikšu, ka tā ir kaitniecība vai sabotāža vai vēl kaut kāda lieta. Ja? Zane aizgāja atvaļinājumā. Jūs pašlaik redzat, ka Aglona LV parādās raksti, Zanes raksti atvaļinājuma laikā. Nekas. Tas nav pārkāpums, ka cilvēks nabags sēž atvaļinājumu spiest rakstīt Aglona LV, un kas ir par to vainīgs? Lai viņi atpušas. Lai viņi 23-4 dienas atpušas. Tad mans viedoklis, vajadzētu būt savādāk. Rīkojumu Zanei un Unutē, nevis trešai personai, kas viņus atstāts. Šeit es redzu rekumu. Visu, paldies. Kādi priekšlikumi jums? Jūs vairs nevarat priekšlikumi? Kādi priekšlikumi jums? Nekādu, es tikai... Atcelt to, nobalsot. Nevajadz atcelt, priekš kam? No kam tas bija vajadzīgs atcelt? Uzpras. Uzpras? Tieši. Jā, saņemat atbildi. Saņem. Paldies. Tāpēc, ka viņi strādāja, savu laiku brīvo izmantoja atvaļinājuma laikā. Bet ja viņi varēja un gribēja... Divi raksti parādījies apējot priekšsēdētāja Aglona LV. Cilvēks, kurš sēž atvaļinājumu un atpušas. Ja viņš nevarēja vietniekai un priekšsēdētāja paprasīt tas nav svarīgi. Cilvēks turpina strādāt, viņš ir atvaļinājumā. Tā, es paskaidrošu varbūt pārējiem deputātiem. Mājaslapā sāka parādīties ievietoti raksti, tad ziņojumi bez paraksta, kas tos viņus pēc tam mēs konstatējām, ka tās meitenes ievieto, bet neparaksta. Un atvaļinājuma laikā es vienkārši, lai viņām neatbrūdinātos iestādes. Mēs izdarījām tā, ka uz atvaļinājuma laiku vienkārši, lai viņam nav jāstrādā tajā mājaslapā. Un mēs ir kā, tad, kad uzzināja, ka mēs gribam atstādināt no atvaļinājumu, tad, protams, mani atstāja bez preses sekretāra ļoti atbildīgā. Tādā brīdī, ka mums... Varēja 5 dienas vēlāk iet atvaļinājumā. Pareizi. Komunismu neuzbūvēt pa 5 dienām. Tas varbūt tiešām... Nebija korekti. Labi, turpinām jautājumus tālāk. Lūdzu,